Tuvākajā laikā ļaunprātīgo ceļa satiksmes noteikumu pārkāpēju saraksts tiks palielināts. Valsts policija pieņēma lēmumu paplašināt administratīvo pārkāpumu loku pilsētas robežās, kvalificējot driftu un strauju bremzēšanu pie agresīvās braukšanas. Kārtības sargi atzīmē, ka daudzi vadītāji katru dienu ar savu rīcību rada avārijas situācijas uz ceļa. Turklāt viņi paliek nesodīti, jo likums neparedz viņu saukšanu pie administratīvās atbildības, taču šī situācija drīz mainīsies. Tuvākajā nākotnē likumdošanas līmenī pie agresīvās braukšanas tiek plānots pielīdzināt tīšu melno svītru izveidošanu uz asfalta, tīšu strauju bremzēšanu, kā arī braukšanu pa aizsalušām ūdens tilpnēm. Motociklu vadītājus savukārt tiek plānots sodīt par braukšanu uz viena riteņa. Atgādināsim, šobrīd soda apmērs par agresīvu braukšanu sastāda no 70 līdz 280 eiro un 6 soda punktus.